Sveiki, ūdensvīri! Jūlija horoskops man ir priekšā. Dosimies šajā patīkamajā ceļojumā. Un es sākšu ar tādu romantisku noti. Kā tad jūs varat šomēnes satikt savu romantisko partneri tiem, kam tas ir nepieciešams? Varat mēneša sākumā iepazīties, pastaigājoties ar savu suni, arī veterinārijās klinikās, viss, kas saistīts ar dzīvniekiem, pērkot barību, tātad kaut kādās šādās vietās, kas saistīts ar mājdzīvniekiem, jūs varat iepazīties. Jūs varat iepazīties arī slimnīcās vai poliklinikās vai visā, kas saistīts ar medicīnas iestādēm, ar sporta zālē varat iepazīties. Pa ceļam uz darbu, darba vietā arī var rasties kāds romāns. Un pēc 11. vēl vieglāk jums būs veidot komunikāciju, vēl vieglāk iepazīties, un tad jau zvaigznes saka, ka praktiski gan arī katrs cilvēks, kas nostājas jums pretī, kas ir kā jūsu sarunu partneris, var izrādīties jūsu potenciālais romantiskais partneris. Tāpēc izrādiet ieinteresētību, esiet atvērti, un jums tas arī izdosies, jo pēc 11. datuma pat tiem, kas būs sastrīdējušies, būs vieglāk salabt, jo ūdensvīri šajā laikā būs pacietīgi, viedi un izdarīs pareizos secinājumus, lai arī kādi tie secinājumi būtu. Un jūs varat ļaut šajā periodā arī citiem sevi lolot. Un īstenībā zvaigznes arī sūtīs tādu enerģiju. Būs gan atbalstītāji jums, gan mecenāti, un arī priekšniecība būs lielākoties labvēlīgi noskaņota. Pēc 25. Merkurs ieiet 7. mājā, un būs vēl tātad vieglāk visu sarunāt, par ko jūs vēlēsieties un varēsiet tātad savus mērķus sasniegt. Šajā mēnesī jums ir ieteicams veikt veselības pārbaudi, arī saulē pārāk nekarsējieties, un mazliet sevi tā kā piepasējiet. Ja jūtiet tādu iekšēju trauksmi, tad praktizējiet visu, ko jūs ziniet, kā jūs varat trauksmi samazināt. Galējā variantā runājiet ar psihologu. Tad saglabājiet mieru, un īstenībā to ir diezgan viegli izdarīt, ja jūs to dariet mērķiecīgi, jo jūs varat laika gaitā iemācīties tātad valdīt par savām emocijām, par savu ķermeni. Īpaši labi pārbaudīties pie ārsta, un tātad veikt pārbaudes ir 6. datumā. Un tad arī varat koriģēt savu diētu un dienas režīmu un sākt ievērot veselīgu dzīvesveidu tie, kuri vēl to nedara. Katrā ziņā jums pieaugs šajā pirmajā dekādē jūsu mērķtiecība. Un kas tad notiks 21. kad mums ir pilnmēnes? Un kā zinām, pilnmēnes mums atklāt mežāzī, tas jau būs 2. pilnmēnes, kas mums būs mežāzī šajā mēnesī. Un jums tas notiks 12. maijā. Un pēdējā dekādē ir vēlams atpūsties. Jūs varat ceļot, doties kaut kādos ceļojumos, labi ir ņemt atvaļinājumu. Paņemiet vismaz brīvdienas. Pavadiet tās laukos pie dabas, dārzā, bet nepārstrādājieties, patiešām atpūtieties. Un kā jau jums bija rekomendēts, ļaujiet, lai citi jūs lolo. Un varat tādu nodarboties arī ar radošām lietām. Šis patiešām ir tāds labs brīdis, jūs varat izpaust sevi. Varat tikpat veiksmīgi nodarboties ar pašanalīzi un tātad tikt līdz kaut kādu problēmu saknē un atbrīvoties no tā, kas jums traucē doties tālāk. Lūk, tāds jums būs pilnmēnesis, lai viss veiksmīgi atā!